daudz sievietes gadiem ilgi kaunās no savu vēdera. Slēpj to zem drēbēm, tur ievilktu, sasprindzinātu. Līdz ar to tur sasprindzināts un ievilkts arī savus sajūtas. Un no kurienes nāk šis kauns? Viņš nāk no sabiedrības, no vidas, kurā mēs dzīvojam. Viņš nāk no reklāmām, no žurnāliem, kurās mēs redzam perfektās plakanās formas. Un tas nāk no bērnības, kurās mums teica neizgāz vēderu. No attiecībām, kurās mūs vērtēja pēc izskata, nevis pēc būtības, nevis pēc tā, kādas mēs esam. Un mēs jauši vai nejauši noticam tam, ka vēders, šis sievietes dzīvības, garšas centrs ir kaut kas, kas ir jāslēpj. Bet patiesībā tas ir sievietes spēka, sajūta, dzīvības un baudas centrs. Tantras praksa māca, ka tad, kad sievietes vēders ir brīvs, sieviete sāk atgriezties sevī. Un ceļš uz to sākās ar vienīgu lēmumu. Nevis kritizēt savu vēderu, nevis slēpt viņu, bet ieklausīties, ļaut tam dzīvot. Tavs vēders nav tava kļūda. Tās ir tavas mājas, sieviete.